Labrīt, labrīt, labrīt. Es biju pazudusi, jo es esmu cilvēks nelīdzsvars. To es arī esmu sapratusi pa šiem jau daudzajiem gadiem. Es tā kā kaut kam uzmetos virsū, tam es ļoti atdodos, un tad es kaut kādā mērā sadegu. Pat tajos radītajos kaut kādās ilūzijās arī radītajās un tajās sajūtās. Bet tā ar to filmēšanu, es vienkārši jau sāku pa daudz domāt, ko es varētu uzfilmēt, un kaut kādā mērā tas man paņēma enerģiju, ja, un es tādu sapratu, ka enerģijas man nav daudz. Nu, tas godīgi jāatzīst, es esmu kaut kādā mērā iztērējusies, un tāpēc tos 3 gadus es neesmu gribējusi arī neko citu īpaši nopietni lasīt. Vienīgais, ko es lasīju, bija bērnu grāmatas. Jā, bibliotekā mēs ejam ar puikām un izvēlamies, kas ir jaunākais un kas viņiem interesētu. To es šos 3 gadus esmu lasījusi, kamēr es esmu ar bērniem, un to visu, kas ir nopietns, kas būtu tāds, kas veido to iekšējo telpu, to es visu teicu, nē, es negribu. Es īstenībā, ja godīgi, es pat video nopietnus, kur bija lekcijas kaut kādas, es nevarēju paklausīties. Mans smadzenes vienkārši saka, nē. Es varēju klausīties kaut kādus vienkārši blogerus, kurus stāstu, ko viņi ēd, ko dzer un cikos iet gulēt, un tā tālāk. Jā, kaut kas tik vienkārši. Un pati neko, bet man te ir grāmatu kaudzes. Man ienāca prātā pagājušā reizē, kad es teicu, ka jā, es kā šausmīgi meklēju to grāmatu, un es pazudu arī no domas, es aizceļoju. Kāpēc vispār šo grāmatu meklēju? Rakstīts ir 9 dvēseles uzdevumi Induls Paičs. Vienkārši pēkšņi bija tāda sajūta, ka man tieši šī grāmata ir nepieciešama. Es atceros kaut ko miklēni, ka tur bija pa dvēseles mocītājiem. Jā, un pēkšņi es gribēju viņu lasīt, un es neko nevarēju atrast. Līdz ar to es sāku skatīties uz tām visām grāmatām, kas te ir. Un iedomājieties tās visas grāmatas. Visas grāmatas, kas ir mūsu mājā, ir lasītas. Ja? Tās pārsvarā ir, mēs pēdējā laikā vairs nepērkam grāmatas, tāpēc, ka mēs saprotam, ka mums aizņem tik daudz vietas, mums ir maza mājiņa, un es ņemu no bibliotekas, bet patiesībā vērtīgi būtu nopirkt tās dažas grāmatas, kuras tiešām man patīk. Man ļoti patīk grāmatas sievietes, kuras skrien ar vilkiem. To grāmatu es gribu dabūt savās mājās, lai man ir ļoti daudz vietas aizņems, bieza grāmata, bet tā ir, es lasīju pa vairākiem paņēmieniem, es mēģināju. Un redziet, ka tā grāmata atnāk tikai tad, kad esi gatavs. Un tad tver katru vārdu. Ļoti tur tās pasakas, vienkārši superīgi. Man bija doma tās pasakas, tur sanāk, ka autore analizē pasakas tādas senas, cik es saprotu, ja? Ja es pareizi arī atceros. Man gribējās tās pasakas izrakstīt, lai man tās būtu ar roku un mājās. To es neesmu vēl apņēmusies un neesmu izdarījusi. Vēl viena grāmata, kas man ļoti patika. Bils Plotkins Dvēseles mākslas. Arī lasīju vairākas reizes. Pirmajā reizē neaizgāju, otrajā atkal, bet tik un tā ir kaut kāds brīdis, ka, es atceros šo grāmatu, es gribu pamēģināt atkal un aizgāju, ja? Tagad man ir burtiski tā, ka man gribas lasīt. Es atkal ieraugu tās grāmatas, un es zinu tikai, ka tur bija kaut kas ļoti jēdzīgs, tas ir ļoti kaut kas svarīgs, un burtiski ir tā, ka visas lietas dzīvē šobrīd man traucē. Man traucē tā kā trauku mazgāšanas, grīdas, sūkšanas, visas tur zeķītes un viss, kas ir jākrāmē, ēst gatavošanas, piedošanu. Satikšanās ar cilvēkiem, viss man traucē, lai es varētu lasīt grāmatas, lai es varētu zīmēt A+,
šis ir pēdējais un vēl nav apvilkts kontūriņas. Es kaut kā, es esmu sākusi tvert katru minūti. Ja godīgi mēs šobrīd satiekamies tajā periodā, kad es laikam esmu gatava pa lēnām atdalīties no bērniem. Un tas sanāk tā, vienam ir 4, tūlīt būs 5 jūnijā, un lielajam puisītim ir 10, būs 11 vasarā. Un ziniet, kā ir? Tad, ja bērni ir pieņemti, jārēķina aptuveni 1-2 gadi atpakaļ. Viņi nav tik lieli, kā parasti, kā bioloģiskā ģimenē. Un vēl viens, tas ir viens, un vēl viens moments ir tas, ka, piemēram, mazo bērnu mans vīrs ik pa laikam sauc pa mazuli. Un citi radinieki vienkārši pauž sašutumu. Kāds mazulis, viņam tūlīt būs 5 gadi. Bet, ziniet, tur ir tas, es pēkšņi sapratu vienā dienā, kas tas ir. Viņš pie mums ir no 2 gadiem. Ja? Un līdz ar to mēs tā posmu mums nav. Un tāpēc viņš ir tā kā liekas, ka tik mazs. Jā. Un tagad tā katras minūtes ķeršana. Vēl es pabeidžu džemperi. Jā, šo purpura krāsas. Bet kāpēc vispār man es esmu cilvēks, kas ada. Kurš ada? Man nav grūti adīt, man tas sagādā nenormālu prieku, kad ieeju atkal tajā adīšanas vilnī. Ja? Man ir tādi viļņi. Adīšanas vilnis, mandala zīmēšanas vilnis. Kas man vēl ir bijuši kādi viļņi? Grāmatu lasīšanas vilnis. Kaut kas, kuras ieplūst, un es tikai to gribu darīt, un pārējais viss traucē. Un tas, ja tā ņem, kaut kādā mērā tas ir viens no dvēseles mocītājiem, kas ir rība. Un rība var izpausties ne tikai, ka es gribu šausmīgi daudz ēst vai dzert, bet arī visu vairāk, ieeja tādā vairāk vilnī. Un tad beigās notiek tā, ka tiec tā kā nošmiegts tajā. Jā, tad domas drusku skraida. Par grāmatām. Šobrīd lasu šādu grāmatu. Mans brālis ķer dinozaurus. Stāsts par mani un Giovanni, kuram ir par 1 chromosomu vairāk. Grāmatā par puisīti, kurš piedzimst ar Dauna sindromu. Dauna sindroma bērni man ļoti vienmēr ir interesējuši. Man reiz bija pārziņā ar robežu svītriņu draudzene, kurai meitiņa ir ar Dauna sindromu. Un manai krustmātei māsa. Un es atceros, ka krustmātes māsa man vienmēr, es toreiz biju bērns. Man likās ļoti dīvaina, ļoti nesaprotama, bet kaut kas man viņā arī patika. Tā stilistika, kāda ir Dauna bērniem. Viņi ir tādi vispār dzīvespriecīgi. Un tādu visādos sīkumos. Viņi tur tina kamoliņus no viena otrā. Grieza no žurnāla bildītes. Tāds naivums viņos ir. Tāpēc šo grāmatu gribēju izlasīt laikam. Tad, es pastāstīšu sākumā par dēļu literatūras grāmatām, kas man ir plauktā. Un kas, piemēram, lai jūs tā kā varbūt kāds lasa kaut ko līdzīgu, un tad jūs saprotat, es arī lasu to, un es arī tādu. Man arī ir tāda gaume. Vispār no ārzemju autoriem man mīļš ilgu laiku ir bijis, vēl joprojām, Haruki Murakami, Aitas medīšanas piedzīvojumi, dejo, un visas viņa grāmatas, tā nenosaukšu, pārējās esmu ņēmus no bibliotekas. Man patīk tā stilistika, ka pavisam reālā, kā pasaulē un dzīvē notiek kaut kas pēkšņi sāk birt, piemēram, zivju lietus. Man tāds stils patīk. Jā, man patīk, es esmu kaut kādā mērā tāds trakums, jā. Tas būs no ārzemju autoriem. No ārzemju autoriem, protams, visi, kas es esmu literatūras skolotāji. Jums jāsaprot, ka es esmu lasījusi,
visu, viss, kas ir jāizlasa. Un pastāstīšu 2 periodus, kad es pārlasījos. Viens bija, tātad tas bija, es neatceros, kurs, ka ir sengrieķu un senā Romas literatūra, ja? 1 gadu tas tiek mācīts, un tad ir eksāmens. Un pasniedzēja jau pašā sākumā stāsta, ka tad formāts būs tāds, ka viņi stāsta lekcijas, viņi stāsta par tiem darbiem, analizē šos darbus, jūs drīkstat tos lasīt tad, kad es par to stāstu, vai jūs drīkstat lasīt tad, kad jums gribas, bet beigu galā jums ir jāzina visi šie darbi. Un tur būs jāvelk biļetes, tas būs tāds, ka jūs izvelkat biļeti, tas nebija mutiskais eksāmens, nē. Un tad, raksti un stāsti par šo darbu un par šo autoru. Laikam 2 biļetes, tātad tas nozīmē, ka pa 2 darbiem. Un kā es izdomāju tajā brīdī? Iespējams, tas bija tiešām 1., 2. kurs, kad jūties pats jau tik, spēcīgs. Es domāju, priekš kam es tagad lasīšu gada laikā? Es lasīšu tad, kad būs kaut kādas tās 2 nedēļas, tad, kad ir tie eksāmeni, tad es arī visu izlasīšu. Vai kad tas tuvosies. Un sanāca tā, ka 2 nedēļas, pirmie eksāmeni jau bija, un tad sanāk, ka 2 nedēļas, un tad būs tas sengrieķu literatūrā un senajā Romas literatūrā eksāmens. Antīkā literatūra, lūk, kā nosaukums bija kursam. Un tad es tajā brīvlaikā sāku lasīt. Un pulkstens, tas ritms bija tāds, es 4 no rīta uzliku pulksteni, lasīju visu dienu bez pārtraukuma, es tikai paēdu. Ātri aizskrien kaut ko paēst un atpakaļ lasīt. Es lasīju 2 nedēļas pēc kārtas, tātad no 4 rītā līdz 12, tieši līdz pulksten 12. Tad 4 stundas ieeju gulēt un atkal lasu. Es izlasīju visu. Jā, es izlasīju visu, es gandrīz jau sajūku prātā, godīgi es teikšu. Man gāja ļoti grūti. Protams, es raudādam daudzus tos darbus lasīju un vienkārši zaurēju pa tiem autoriem. Tas bija vienkārši, es sapratu, ka es esmu pieļāvis tādu kļūdu, ka es to nedarīju visu. Tad, kad vajadzēja sadalīt to ziloni pa gabaliņiem, es noliku eksāmenu, un tad bija šausmīgi. Es atnācu mājās, es iegāju gulēt, un tad nākamās dienas, var teikt, man visu laiku murgi rādījās tie, protams, visi tie teksti, kas man tur klājās nemitīgi smadzenēs. Es jaucu rītu ar vakaru, es modos ar tā kā trauksmi, vai es esmu tātad jau nogulējis eksāmenu, es jau nokavēju, un mana mamma īstenībā tajā brīdī dzīvoja pie vecākiem. Atcerētu būt, kad tas bija 2. gads vai 1. kurs. Un viņa vienkārši izbijās no tā, kas ar mani notiek, kā man uzkārās smadzenes, bet, pēc tam, kad es nolicu to eksāmenu, pēc tam tur bija tas vasaras brīvlaiks, un droši vien smadzenes atpūtās, un viss aizgāja līdzsvarā. Jā, tā bija viena pārlasīšanās, un otra pārlasīšanās notika tad, kad es atkal mēģināju tā 30 pāri gados iestāties Baltu filoloģijā, un tur nedēļā ir jāizlasa nescik grāmatu. Un, ziniet, tie, kas ir jau Baltu filoloģiju studējuši bakalaurā, viņi ir uztrenējuši to lasīšanu. Viņi ir uztrenējuši lasīt grāmatas, tā kā pa vertikāli kā māci, ja? Es tā nemāku. Un vēl arī tas, ka jāatceras, es iemācījos lasīt 4. klasē. Tas nozīmē, ka lasīšana man nav, valoda man nav, tāpēc es ļoti daudz, es zinu, tad, kad es klausos savus video, ja, ļoti daudz stila kļūdu. Es dzirdu tās, es zinu, tie, kas tur skatīsies kā skolotāji, varētu domāt, šitādi skolotāji strādāja skolā, tas ir šausmas. Jā, man valoda patiesībā tā ir iemācīta laika gaitā, tā nav. Ziniet, ja es būtu sākusi jau lasīt kā daudzi, tur 4, 5 gados, valoda brīnišķīgi veidojas. Tas ir, es kā skolotāji pastāstīju, tie bērni, kas ir agrā vecumā sākuši lasīt, viņi automātiski liek arī komatus. Tās mazās meitenītes, tur, man prātā vienkārši nāk tās pārsvarā ir meitenes, kaut gan puiši arī, 4. klasē.
automātiski visus divdabu teicienus, visas, kas ir tik sarežģītas konstrukcijas, liek komatus. Un tas ir no tās valodas izjūtas. Lasām grāmatas, to es tikai varu pateikt, noteikti lasām, es saviem puišiem arī. Viņi negrib, jā. Lielais puika jau nedaudz ir aizgājis tajā pasaku un grāmatu pasaulē, tas man patīk, viņš lūdz, lai es lasu. Mazajam puikam galīgi nepatīk grāmatas. Viņam neinteresē, bet es domāju, ja viņam vienkārši skanēs kaut vai teksts, viņš redzēs, ka mēs ar vīru abi lasām. Kaut kur tas paliks, es tā ceru. Jo lasīšana īstenībā arī ir meditācijas veids. To es tiešām tā sajūtu. Jā, un es aizgāju kaut kur uz to baltu filoloģiju, studēju, un tur bija tik daudz jāizlasa, ka man arī aizgāja, parasti tautā saka, aizgāja ciet. Nē, vienkārši. Es tik ļoti pārlasījos pa to gadu, ka man bija pilnīgi pretīgi grāmatas. Nopietni, pilnīgi. Es tā kā nespēju ne uz grāmatām paskatīties, ne vispār. Es arī nepabeidzu tās studijas. Tur ir 2 gadi, es tikai 1 gadu nolasījos. Nē, es iegūvu daudz, protams. Bet, jā, tas arī viss bija. Vēl par grāmatām. No latviešu literatūras reiz var pateikt, man tūs, protams, ir Imants Ziedonis. Tā ir pilotāža, lai ko tur teiktu, jā, ka viņš ir Padomju Savienība kaut kādā mērā izaudzināja Ojāru Vācietu un Imantu Ziedoni. Tā dažkārt kaut kur runā. Bet tas, kādiem laukiem viņš ir bijis pieslēdzies, tas ir apbrīnojami. Tas tiešām Imants Ziedonis ar epifānijām, ar dzēju, brīnišķīgi, ja? Tāpēc man ir nenoteiktā bija. Ļoti interesanta grāmata kopā ar Noru Ikstenu, kad Imants Ziedonis jau ir pilnīgi slims, uzrakstīta. Uzreiz pieminu Noru Ikstenu. Jā, Nora Ikstena man ir autors, kas man ir ļoti tuva. Laikam drīzāk kā cilvēks, varbūt mazāk kā literāte, bet drīzāk kā cilvēks. Tad Māra Zālīte. Man ir kaut kāda liela cieņa pret Māru Zālīti. Es stāstu tikai savu pieredzi. Visi teiks daudz, man nepatīk Māra Zālīte. Jā, man ir Māra Zālītes arī lielā dzejas grāmata, kopotie raksti. Man ir cieņa pret viņu. Un ja es redzu kādu interviju, kur ir Māra Zālīte, es noteikti gribēšu to izlasīt. Man tā ir. Jā, ļoti tā ir. Un kur te ir Nora Ikstena zītārpiņa musināšana Māra Zālīte, jā. Tad nākamais autors, kas latviešu, kas man arī ļoti, ļoti uzrunā, ir Inga Ābele. Jā, Inga Ābele man vispār ilgu laiku bija pati mīļākā rakstniece, kā saka par rakstniekiem, ja? Pati mīļākā krāsa, pati mīļākā rakstniece. Un es visu pirku un visu lasīju, un tad pēdējais viņas darbiņš ir par Lidiju Daroņinu. Pagaidiet, mīļie cilvēki. Nekur ir grāmata. Lidijas Ziediņi. Par Lidiju Daroņinu, latviešu disidenti, PSRS okupācijas laika pretošanās kustības dalībniece, jā, un tik daudz, tā kā cietusi padomju cietumos un lēģeros, ļoti aizkustinošs stāsts, ļoti tāds, jā. Protams, Māras Zālītes arī bērnu, par viņas bērnību. 5 pirksti, Paradīzes dārs un arī bērniem veltītās grāmatas, kas tur ir, tagad nepateikšu uzreiz nosaukumu, tās man arī ir patikušas. Un tagad tādas lielās grāmatas. Ko es varu pateikt, ka tas ir mainījis man dzīvi. Tad, kad es biju kaut kādā, arī 1. kursā, es nopirku šo grāmatu. Juris Rubenis, Dievs ir tepat. Un šo grāmatā es arī neesmu izlasījusi. Es viņu pirku jau lietotu, te viss kaut kas ir jau, kāds cits manā vietā ir pavilcis visu kaut ko. Bet tad notika tāda, tā kā tā dzīve man visu laiku gāja uz leju, man ēšanas traucējumu dēļ. Tad es vienā brīdī sāku klausīties svētdienās noteiktā laikā Latvijas radio
1, 9. Tur bija kaut kā katru mēnešu pirmo svētdienu vai kaut kā tā, bija Jura Rubeņa sprediķi. Un man bija tā kā tāds dziļš krīzes punkts, atkal kārtējā krīze, tāda dziļa, ka es saprotu, ka es tālāk tā nevaru dzīvot, bet es nezinu, kā citādi dzīvot. Un es vienkārši no rītiem cēlos, uzvilku ļoti plānu jaciņu, tā bija ziema, plānu jaciņu. Man burtiski prasījās augstumu. Tā kā, ziniet, saka, ka tādas depresijas un visādas garīgās slimības bieži var ārstēt, ar augstumu peldēm, bet arī ar to visu jābūt ir uzmanīgam. Var arī apsaldēties un iegūt visādus citus iekaisumus un palaist visādas citas autoimūnu saslimšanas ar tām augstumu peldēm. Tas viss ir smalki. Jā, bet tad es arī tā, es uzvilku ļoti plānu jaku, bezmaz tā kā džemperi, un izgāju un stundu pusotru vienkārši gāju. Un austiņās klausījos Jura Rubeņa sprediķus. Un viens sprediķis aptuveni kāds 25 minūtes, 20, un tā es tik klausījos 1, 2, 3, tur, un tas gājiens bija visu laiku. Un tur bija arī, protams, viņš arī lūdza. Jā, tas man, un es pat teiktu pēc tā gada, ka es tā dziļi visu laiku gāju tādā meditācijā, iešanas meditācija plus tā augstēšanās un tie sprediķi, un pēc tam man notika baigais grūdienis dzīvē, kas nemaz nebija viegls. Nē, tas nebija, tas vienkārši mani izsit ārā no tās bedrītes, kur es biju, bet tas, tur bija citas atkal lietas. Tātad, un Jura Rubeņa pārējās grāmatas, protams, Viņa un viņš, superīga grāmata, kur man vēl ir pēdējā, tas ir par visādām meditācijas prakstēm starp 2 bezgalībām. Vispār Jura Rubeņa visas grāmatas es ķeru, un tad, kad viņam ir lekcija kāda ielikta, kaut kur, vai es viņu dzirdu baznīcā, vai vienalga, kur viņš tur būtu, katrs viņa vārds manī iekrīt. Viņš ir teologs, viņš bija mācītājs, bet tagad viņš ir vienkārši garīgais skolotājs, ja? Viņš ir, meistars. Un tā kā savos sprediķos un visās runās viņš ļoti bieži, visi tie cilvēki, kuri baidās no kristietības, viņi nav tādi, baznīcas kungi, viņi ir meklētāji. Viņi meklētāji, kā mums dzīvot uz šīs zemes, kā mums tikt galā ar šo dzīvi. Un tas ir Ričards Rožs, ko viņš nemitīgi piemin, Juris Rubens. Un iedomājieties, tad, kad es iepazinos ar savu vīru, tas viss ir Ričarda Rora grāmatas Mūžīgais dimants, Kailā tagadnē, Dievišķā dēja. Un kas man patika Ričardā Rorā, kas ir tas lielākais, ko es sapratu, ka kritiens vienmēr ir augšup. Un tikai pēc tā es sapratu, ka patiesībā tad, kad tā neveiksme ir mūsu māsa kaut kādā mērā, ja? Mēs tik šausmīgi baidāmies, mēs ejam pie astrologiem, mēs visu rēķinām, lai tikai mums nebūtu neveiksme. Lai tikai nenotiktu nekas manā dzīvē slikts. Es aizvedu savu bērnu nokristīt, lai tā kā kaut kādā mērā, es tā teikšu, kā man šķiet, kā uzpirktu Dievu. Tagad, redz, es te viņu atvedu to bērnu, tu tādu nokristīs, un tād viņam nekas nenotiks. Bet tā nav. Tas nav vispār par to, kristības, piemēram, nav par to. Jāsanāk, es tādā, redziet, grāmatas mani aizrauja, un tāpēc runāju ar tādām spīdīgām acīm, zobi pa gaisu un tā tālāk. Jā, ka kritiens ir augšup. Ko tad es vēl varu pateikt? Vēl varu pateikt, ka man ir no latviešu rakstniekiem, man vispār tuvu ir dzeja, kā tāda, es lasu ļoti daudz dzeju, kad lasu, un varu apraudāties. Leons Briedis. Man ļoti mīļš autors. Tie ir viņa kopotie raksti. Viņa dzeja, tas ir kaut kas. Mani tas tā kā dziļi tā sakustina. Jā, Leons Briedis. Viņš tagad jau ir aizgājis uz citiem pārvērtību laukiem.
Tad mēs gājām pie Pētera Kļavas uz lekcijām, un viņš atkal iesaka lasīt augstākā joga vašista. Tur ir visādas idejas. Un saprotiet, ka visi runā pa vienu. Tas jau ir tas, ka nav vispār pat starpības, visas tās grāmatas šitās. Ir par vienu. Kaut kas tur tāds ir. Un tad vēl cilvēkam ar ēšanas traucējumiem, es varu pateikt, ka man kaut kādā mērā palīdzēja šī grāmata Nepārvaramās ēdienu kāres, par ko liecina kāra pēc kāda ēdiena un kā to pārvarēt. Tāda Dorīna Virtju. Man arī palīdzēja saprast, kāpēc man, piemēram, ir kaut ka man gribas nenormāli saldējumi vai nenormāli riekstus, un tur patiesībā ir apakšā kaut kādi tā kā produkti, kas saistīti ar iekšējām sajūtām. Un man tas palīdzēja, man tas kaut kur palīdzēja. Un vēl šī idejas, kas mainīs tavu dzīvi, kā ēdīs, tā dzīvosi. Šī grāmata man palīdzēja ar to, ka es biju galīgi sabeigusi savu ķermeni, un tad tie ir ļoti daudz tā kā stāstīts, kā to ķermeni veseļot, tieši ar uzturu. Un tas man palīdzēja. Jā, un es jums neizstāstīju, kas tad bija tas, ko es iepazinos ar manu vīru, un es viņam paziņoju, ka mana mīļākā grāmata ir Ričards Rors Ādama atgriešanās. Un tā bija daudzus gadus mīļākā grāmata. Paklausieties, tā ir par vīriešu iniciāciju. Un es esmu tagad ļoti ieinteresēta vēl vienreiz šo grāmatu izlasīt, pēc tam, ka es izlasīšu par tiem 9 dvēseles uzdevumiem. Mani interesē, kādā sakarā man šī par vīriešu iniciāciju ir mīļākā grāmata. Tā es vīram teicu. Un es arī atceros, ka es tā dziļi sajūtu. Nu, ja mēs ņemam to, ka ir iekšējā, katram ir tā vīrišķā, sievišķā daļa un bērns, nu, varbūt tā ir, jā. Nu tā. Ziniet, tas ir tā ātri pieskrienot pie grāmatu plaukta, paķerot un gribot kaut ko pastāstīt. Un tagad es esmu aizņemta ar to visu. Nu tā, lasīsim grāmatas, domāsim, līdz citai reizei.